Man ļoti patīk tā kalnu slēpošana. Pagājušajā gadā es biju 2 reizes lielajos kalnos, un, diemžēl, viena no reizēm beidzās ar traumu. Es esmu mazliet sagriezis sastieps potīti, kas jau ir pārgājis. Diemžēl es esmu traumējis arī ceļgalu, kas ir tāda diezgan tipiska trauma. Man ir sācis sāpēt ceļgals, gan pie attiecīgām kustībām, gan arī kādreiz naktīs. Tas nozīmē, ka obligāti jātaisa magnētiskā rezonanse. Būs man jāiet pie ārstiem, traumatologiem, ortopēdiem, kas droši vien mēģinās man kaut kā līdzēt. Tukumā ir pat jaunākā magnētiskās rezonanses iekārta, ko ir ražojusi viena no lielākajām pasaules tehnoloģiju ražotāju kompānijām Canon. Tas ir visjaunākais modelis ar mākslīgo intelektu, ar pieredzējušu personālu, un mums strādā visgudrākie dakteri, kas jau vairākus gadu desmitus to vien tik dara, kā skatās magnētiskās rezonanses bildes ceļiem un gūžām un pleciem un dažādām citām vietām. Tā kā ir jāsāk ar precīzu diagnozi, lai būtu laba un precīza ārstēšana. Tad man tiks veikta magnētiskā rezonanse ceļu locītavē. Es jūtos lieliski, man ir mazliet kauns, jo es 2 reizes aizmigu gandrīz. Tā kā tie trokšņi praktiski netraucēja un klausījos labu džēza mūziku. Tā kā, jā, vienīgā problēma, ka man bija tas miegs uznācis un es mazliet tā kā miegā noraustīju to kāju, bet es jau dzirdēju no asistentes, ka viņi teica, ka gudrā sistēmas taču artefaktu jau noņēmus. Tā kā salīdzinot ar citām reizēm, protams, ka bija ļoti komfortabli, bija ātri, gribējās pagulēt vēl, ka man burtiski pamodināja no šīs procedūras. Un es ceru arī, ka klīniskais rezultāts būs labs un iekārta jauna, ļoti moderna un attēla kvalitāte augsta. Tā kā es ceru, ka dakteri būs priecīgi manas bildes ieraugot, un es ceru, ka es arī būšu priecīgs uzrunāt, ka varbūt nav tik traki, jā, tā kā to jau tālāk redzēs. Magnētiskā rezonanse ir absolūti nekaitīga metode, tas jāatcerās, jā, un patiesībā vienīgā problēma ir tas, ka tur izmeklējuma laikā parādās kaut kādi trokšņi, kurus noņem gan ar austaņām, gan arī iekārtas ir palikušas klusāks. Jā, protams, ir tā ilgāka gulēšana, kas var traucēt tam, kam stipri sāp tajā brīdī. Tā kā svarīgi ir pacientu labi pareizi iepozicionēt un sagatavoties. Un vēl ir samērā reta parādība, bet tomēr ir pacienti, kam ir bailes no slēgtām telpām, ko sauc par klaustrofobiju. Bet arī šeit ir lielais atvērums. Tad atvērums ir lielāks kā vienai iekārtai, jo lielāki atvērumi ir 70 cm, bet šai iekārtai ir 71 cm, tā kā te ir par 1 cm vairāk. Un arī tas 1 centimetrs iespējams, ka dod kaut kādu tādu lielāku drošības efektu. Tā kā laipni lūgti, viss notiek ātri, mīļi. No personāla puses arī tā kā brīnišķīgs meitenes un patīkami komunicēt ar visiem. Man arī kafija iedeva, tā kā viss ir labi.